Tā, nu, labdien, dārgie draugi, kolēģi. Vārds sakot, šodien tādas pārdomas pats pie sevīm, nu es daudz runāšu, vairāk tā kā, nu, diskutēšu pats ar sevi, bet varat paklausīties, ko es domāju, jā. Par visiem šitiem te kūpinātajiem, par puslegālajiem imigrācijām un tā tālāk, ja. Kāpēc es par to sāku runāt, jo, nu, pēdējā laikā es te kaut kā, kad atveru ziņas, kaut kur izlec ārā, faktiski katru dienu, katru otro dienu, kaut kas atkal ar tiem, zin kā, visiem šitiem legāliem, puslegāliem imigrantiem. Te viņi tur, bļaļ, kaut kādos mucinieku iedzīvotāji, jā, nu, kur viņiem ir tā, bļaļ, cietums vietējais, jā, kur patvērumu meklētāji ciemats, jā, kamēr izdomā, ko ar viņiem darīt. Nu, kad tie iedzīvotāji jau var zaibaļu, viņi saka, bļaļ, uz stadionu tur nevar aiziet, bļaļ, vakarā bērnu uzspēlēt, jo tur sēž, bļaļ, zin kā, barsa kūpinātajiem, bļaļ, un tur, bļaļ, savējo tur uztaisījuši šalašu, sabašu, bļaļ, jā, zin kā, tur cep zirga gaļu, bļaļ, jā, vārds sakot, dejo, un viss notiek, bļaļ, tu sev uz pilnu klapu. Tur kaut kā tur pisās vietējiem klāt un tā tālāk. Jā, nu es ļoti labi saprotu, kā jūtās, nu, tie nabaga mucinieki iedzīvotāji, jā, nu, godvārds, nu, tas, nu, nevienam nenovēlu viņu mazajā ciematiņā, tāpat nav Rīga, kur tu kaut kādā nostūrī vai kaut kāda, nu, nezinu, kaut vai Tukuma lieluma pilsēta, kur tu kaut kādā nostūrīti uzbūvē kaut kādu, nu, geto, bļaļ, nu, un viņi tur dzīvo. Bļaļ, maz ciemats, jā, nu, sorry. Un, jā, nu šie tagad ceļu trauksmi, nu, bļaļ, nu cik jūs varat, bļaļ, viņi tur vazājās, tur, zin kā, tur pisās klāt un sūdstājas. Nu, tas bija viens, ko es lasīju. Un tad burtiski šodien man liekas, es izlasīju, bet es vairs to rakstu suka nevaru atrast, ka kaut kad pēdējās dienas Rīgā esot bijis kaut kāds gadījums, jā, ka piepisušies latviešu meitenei, jā, kaut kādi kūpinātie, laikam viens vai divi, jā, es tagad precīzi nezinu, es tagad, nu, mēģinu atstāstīt. Piepisušies tur, jā, bļaļ, tu tur smuka parādi pupus, jā, bļaļ, kurš izmērs, hujomajo, bļaļ, zin kā, piepisušies. Nu, kaut kāds latviešu čalis, nu, vietējais Lačplēs, viņš, bļaļ, nu, kuponā čur, bļaļ, jā, zin kā, tur sācis ar tiem tur rubīties, bet pēc viņa stāstītā pēkšņi vēl 30 parādījušies, jā, nu tā kā viss cieņa čali, viņš rubās, viņš vēl, bļaļ, paspēja saskaitīt, visiem sejas atcerēties, bļaļ, sakot, rubās, bļaļ, ar ko tur īsti beidzies nav skaidrs, bet stāsts par to, ka, nu, īsti apstiprināt šito nevar un noliekties iespējams arī nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka policijai nekāds iesniegums nav, kaut kas kaut kam stāsta, nu es arī tagad varu pastāstīt, ka uz ielas bija tāds gadījums, un pēc tam viss teiks, nu, Žigis teica, jā, bet, nu, pierādams tas nav, jā, vārds sakot, pierādams tas nav. Bet situācija kā tāda, nu, kaut kur viņus maļ, nu, un tad gribot, negribot, kaut kur parādās, ka mums ir problēma, jā, mums ir problēma, un patiesībā tā problēma, manuprāt, netiek risināta vai netiek pietiekami risināta. Es šobrīd uzskatu, ka viņa netiek risināta. Kāpēc? Jo mums ir bļaļ, kolosāli piemēri. Mums nekur tālu nav jāskatās. Mums nav jāskatās kaut kāds Honduras piemērs, jā, vai kaut kāds, bļaļ, Brazīlijas piemērs, kas ir, nu, cita kultūra, cits kontinents un tā tālāk. Mums pietiek fucking paskatīties pāri Baltijas jūrai, jā, mums ir kolosāls valstis, no kurām varētu daudz ko mācīties, un daudz ko mācīties, lai neatkārtot viņu kļūdas. Respektīvi, ņemot to pašu Zviedriju, jā, ņemot to pašu kaut kādu Norvēģiju vai vēl tur kaut ko. Kas notiek? Jā, viņi, nu, savu laiku ļoti plaši atvēr savus robežus, jā, nu, ja tev tur abižo savā zemē, jā, nu, tur neesi muļķis, jā, nemēģina uzlabot situāciju savā zemē, pīs pie mums, jā, zin kā, welcomisti, jā, zin kā, welcome to our country, bļai. Nu, viņi tik daudz savelkamoja, ka notika tas, kas, nu, manuprāt, cilvēkam ir diezgan loģiski, bet līdz kam viņi neaizdomājas un līdz kam arī mūsie šobrīd neaizdomājas. Saprot, tev iebrauc sveša kultūra, tev iebrauc sveši cilvēki un viņi iebrauc tādos kvantumos, ka viņi nav ieinteresēti integrēties. Viņiem pohuj, jā, viņiem pie dīrsas, viņš dzīvotais savā kamolā, jā, viņi mēģina, bļaļ, tur, zin kā, nu, viens otrs tur piesedz un tā tālāk, nu, kā gadījumā, ja šis kautiņš ir paties, ja tur viens kaut ko rubās, āreku mūsu jābižo, bļaļ, bārs virsū. Tā kā
Viņi, principā, tā ir sūdz grupu veidā, jā. Un viss tas pats, ja mēs paskatāmies kaut kādu, nezinu, tās pašas Zviedrijas statistiku, nepateikšu precīzi, bet no vienas no drošākajām valstīm visā pasaulē, Zviedrija kļūst par vienu no nedrošākajām valstīm, jā, par vienu no nedrošākajām, tīri dēļ emigrācijas. Ne jau tā, ka tur, tur kaut kāds zviedrs skraida mačet, tādu gadījumu tur ir, uz vienas rokas pirkstiem skaitām, jā, ka tur ir kaut kāds noziegums vai vēl tur kaut ko, nezinu, tur sēž visi kūpinātie principā, un tagad pie mums lēnā garā mēs nemēģinām to problēmu risināt sāknē, es nezinu, kaut ko gaidām, varbūt, viņi vairs nebrauks. Bet, saprot, iebrauc viens, viņš te saprot, kā kaut kādu sistēmu apist, jo, vienmēr var atrast kā apist sistēmu. Mēs paši esam mēģinājuši, būsim godīgi, ja tu nezinu, vienalga ieraksties kaut kādā viesnīcā, tu mēģini saprast, kā tur ir labāk, pieņemsim, brokastīs aiziet, tu mēģini apist sistēmu. Sākumā legāli, jā, pēc tam tu varbūt jau mēģini nelegāli. Tas varbūt nebija precīzākais piemērs ar viesnīcu, bet, jūs sapratāt, jā. Respektīvi, jā, mēs mēģinam kaut kā, apist sistēmu, jā, un mēs varbūt to darām tādos mazos apmēros, bet kas notiek? Iebraucēji, jā, tātad viņš pirmkārt, viņš galīgi nav interesēts darboties, strādāt vai vēl tur kaut ko. Ja strādāt kaut kā nelegāli, bet viņš principā viņam interesē, jā, dzīvot šeit, kur ir labāk, nevis viņu miskas zemē, bet ar viņu pašu likumiem, jā, respektīvi es vācos uz valsti, bet man īpaši šitie vietēji man neinteresē, zinu, ka es esmu tur pieredzi savā zemē, tur, gribu kādu izpist, turpat uz ielas izpist, jā, tev sliktākā gadījumā tur 10 pletnes cirtienu, un pakritīs ar pirks, nav smuki šitā darīt. Jā, un viņi pēc šitā dzīvo, jā, man pat te čoms, es te nesen satikos Liepājā, viņš pat šito te, viņam ir tāds, neteikšu, viņam ir, nelatvisks vārds uzvārdu, viņš latvietis, stabils latvietis, un viņš dabūjis nomainīt, jo viņam tāds savs bizness, viņš ir neliels, jā, viņš dabūjis nomainīt to savu vārdu uz vārdu pret, latviskāk skanošo. Kāpēc? Tāpēc viņš teica, man zaibāla, man zvana visi šitie te čurks, un uzreiz mēģina pirmkārt savā valodā, ka tu pasaka, ka tu viņu nesaprot, viņa angliski jau mēģina tur kaut ko sabīdīt, apist, jau saknē nepazīst to cilvēku, jau saknē. Tā kā visi šitie te kebab veikali, kā es to zinu, man vienkārši sieva vien brīdi strādāja arī šajā nevalstiskajā organizācijā, kas tur darījās ar tiem tur, pidarasiem, vārds sakot. Viņi vienkārši, kā viņi spēlējās uz mūsu, impotenci, varētu tā teikt. Jā, viņš atver kaut kādu kebabnīcu. Visi zina, ka tur, neviens latviski nerunā. Visi zina, ka tur ir kaut kāda netīrība. Visi zina, ka tur ir, antisanitāri un tā tālāk un tā tālāk. Tātad paiet kaut kāds laiks, kamēr tu uzraksti iesniegumu. Tur aiziet, viņam tur liek aizvērt vai viņš vēl tur kaut ko tur, padiršās. Ok, aizver, nākamā dienā tas pats uzņēmums tiek reģistrēts uz citu vārdu, jā, ar citu nosaukumu un aiziet pa jaunam. Jā, tas bija kaut kādi gadi atpakaļ. Es nezinu, varbūt tagad kaut kas ir mainījies. Nedomāju. Godvārds nedomāju, jā. Liepāja, paldies, nav tik trāk kā Rīgā. Principā Liepāja tīri ok, bet ir mums tāda arī kūpinātie, un tad, jā, un kas tad notiek? Ko mēs reāli darām, Ko mēs reāli darām? Jā, kaut kad ratnieks pagājušo gadu, man liekas, jau gads tol būs pateicis, jā, tur viss tagad, Rīgā būs nežēlīgākie raidi, jā, tiks izķerti visi šitie te nelegālie, viņi tiks izsūtīti un tā tālāk un tā tālāk. Kur ir kaut kāds rezumē, cik kopš šī paziņojuma ir izsūtīti konkrēti cipari, kur ar viņiem var iepazīties. Ja kāds no tiem, kas skatās, man var iedot kādu linku, jo es iespējams nezinu, jā, varbūt, ka tiešām tur ir 100 izsūtīti, jā, ka varbūt. Ļaujiet minēt, es godvārds nezinu, bet, ja man būtu jādara, es teiktu, ka, viņi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, pat ja tik daudz ir, kas ir izsūtīti. Es neticu, ka ir vairāk. Es neticu. Ok, jā, tā tad tagad arī tas pats ratnieks ir teicis, ka par to gadījumu, kur es stāstīju, ka tas žeks 30 pizdies, iesniegums policijā nav, bet viņš esot sazvanījies ar to čalinu, kurš teica, ka viņš esot pizdies un saprats, ka tā tīrākā patiesība ir bijusi, un ka šitam jāpievērš uzmanību. Respektīvi, cilvēki tagad pirms vēlēšanām vēl vairāk dirsīs, bet cilvēki dirš un dirš, bet reāli darbība neseko. Kā to varētu darīt? Ok, es neesmu, nevienā darba grupā, es neesmu tā tālāk un tā tālāk. Pats fucking pirmais, ko es jums varu 100% pateikt. Jums nav jāveido darba grupas, jums nav jāpiesaista eksperti un tā tālāk. Paklausieties vienkārši, ko tāds
puspajola žigs, bļaļ, no Liepājas stāst. Visām nahuj šitām augstskolām, bļaļ, kas velk iekšā studentus, bļaļ, viņi velk iekšā, lai viņiem, nauda nāk, jā, viņi saprot uz to pelnās, viņam tur pohuj, bļaļ, tas, zin kā, tas students atbrauc, viņš te nokārto tos papīrus, jā, viņš tur dabūna kaut kādu tur dzīvokli, pat neiet runa, ka pa valsts naudu, viņš pa savējo, bet viņam galvenais ir, iesēt sēklu, bļaļ, tas suka, un viņš te, zin kā, iesēja to sēklu, bļaļ, un pēc tam aiziet jūriņā, viņš tur iet uz lekcijām, ne tur, ko tur, bļaļ, parādās kebabnīcas, parādās pastieties, bļaļ, kas ēdienas izvadā, voltisti, visi, bļaļ. Tur Liepājā, jā, Rīgā es, kad, brauca mašīna kaut kur visi, kas tur minās un staigā tam voltu somām, bļaļ, es nevienu neesmu redzējis gaišāk pa savējo sūdu spohām, bļaļ, neviens nav bijis gaišāks, bļaļ. Respektīvi, tur visi sauļotie. No viens puses tas varbūt nav slikti, kaut ko cilvēks strādā un dara. Cik viņš to legāli dara, jā, bļaļ, kam viņš to dara un tā tālāk, tas ir dahuja jautājumi. Respektīvi, bļaļ, pats pirmais sāciet pist augstskolas. Es jums saku, kamēr nav par vēlu, bļaļ. Konkrēti kaut kādu, es nesaku, ka nav jādod vīzas uz pamatu, ka viņš mācīsies, bet jābūt ahujenākai kontrolei. Mēs vēl neesam, bļaļ, tik zemu nogājuši, lai tagad, zin kā, jau būtu pa vēlu, jau pohuj, zin kā iet tā iet. Nē, vēl mēs varam ar to cīnīties, bet pats pirmais, bļaļ, lai viņš, bļaļ, kad viņš atbrauc, viņam, bļaļ, apmeklējums ir, bļaļ, vismaz 90%, vismaz 90%, ka viņš lekcijās tiešām bijis, tās 10, ka viņš tur var strādāt kaut kādas stundītas, jo, es saprotu, ir jau arī kāds godīgs cilvēks atbrauc. Man nav personīgi nekas pret indiešiem, pakistāniešiem. Godvārds nav, jā, man ir bijuši brīvprātīgie, kas ar bērniem strādā. Indietis gan nav bijis, man ir bijis 2 pakistāņu žeki, ļoti forši, bet viņi arī atbrauca ar konkrētu mērķi uz šito te, uz strādāt ar bērniem, un viņi pēc tam godīgi aizbrauca uz vietas. Viņi attiecīgi bija normālā kompānijā, līdz ar to viņi dabu integrēt ļoti normāli čaļi, ļoti normāli, neko slikti absolūti nevar pateikt. Bijusi kaut kāda meitene arī kaut kur no tā gala, es vairs neatceros, kur arī ļoti normāli, jo viņi nebrauc, saprot, tajā barā iekšā. Bet tie, kas brauc uz visām šitām te studējošo vīzām, tur ir jābūt kontrolē, bļaļ, pie kontrolas, kas kontrolē viņus un kas kontrolē kontroli, bļaļ, jo savādāk mums būs žopa, bļaļ, ja mēs salaidīsim visus šitos, kas tipa brauc mācīt, viņš pēc tam pazūd, bļaļ, augstskolu noplāt rokas, bļaļ, kā tā, es nezinu, reku viņš matemātikā ir bijis, bļaļ, suka viņš 3. oktobrī viņš taču bija, jā, skolā viņš te ir atzīmēts, viņš skolā tur garām ejot, bļaļ, ienāca kluts nolikt, bļaļ, netīšām lekcijā iegāja iekšā, jā. Visi šitie jāpist, tas ir pats pirmais, varbūt ir vēl kaut kādi uzņēmumi, kas ar visu šito te nodarbojās, kas tur kaut kādu lēto darba spēku vai vēl tur kaut ko, bet varu pateikt, ka tas īsti nav ekonomiski pamatoti. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu ņem ārzemnieku darbā, tev tur, manuprāt, tur bļaļ baigākie, es neesmu biznesmenis, bet cik es pēdējo reizi dzirdēju, ka tev tur, baigi daudz jāmaksā, tev izdevīgāk kaut kādu vietējo paņemt, nekā kaut kāda ārzemnieka. Cits jautājums, ja tu tur ņem tiešām kvalificētu, bet kur tur kvalificētu var paņemt? Es nezinu, kurš kvalificētu grīdas mazgā, bļaļ, jā, es nezinu, ko tur var paņemt, jā. Respektīvi, šitie jāpis, jā. Un nākamais, jā, visi šitie, ko mēs tagad arī bijuši raksti, ka tur dzinušies pakaļ visiem šitiem te nelegāliem imigrantiem apstādinājuši mašīna, cik tur 7 kaut kādiem nelegālajiem vai vēl tur kaut ko. Bez diršanas, un to var izdarīt ļoti ātri, atkal mums suka vajag politisko gribu, ļoti ātri. Pārvadātājiem, pohuj kāds viņš tur tautīts, bļaļ, latvietis, dānis, mongols vai vēl tur kaut ko, bļaļ, sodu, un nevis tādu sodu, ka tu tur uzliec štuku, cietumsodu. Cietumsods, bļaļ, sākot no 5 suka gadiem. Pohuj, bļaļ, lai sēž, jā, būtu vēl labāk, ja šitiem te visiem, kur noķer, bļaļ, nevis tā, ka mēs vēl līdz barojam, bet suka, lai viņš pats cietumā strādā un pats sev baro, bļaļ, jā. Nezinu, izklausās bišķiņ pēc kaut kādas katorgas nometnes, bet, savādāk netiksim galā, bļaļ, saproti, mēs visu šito te huiņu palaidīsim pašplūsmā, ko mēs jau tagad šobrīd daram, bļaļ, aizies tā, ka, nākamreiz tiešām jau būs tā, ka tur meitenei uzbrukuši, bļaļ, nevis 2, bet jau uzbrukuši 30, un, pieņemsim, tiem
pieciem latviešiem, kas mēģinājuši iestāties, vēl 50 uzmetušies virsu. Un tā jau, bļeļ, būs patiesība, kas būs fiksēta, kas būs dokumentēta, kas būs uz kaut kādām, bļeļ, video kamerām un tā tālāk un tā tālāk. Bļeļ, vai mēs to gribam, mēs to negribam, bet mums suka tas ir jārisina tagad. Es pat nesaku, ka es godoties šitam te stāstam bišķi netic, viņš bišķi fantastisks, ticu, ka pisušies klāt meitenei, to es ticu, ka varbūt tur, kaut kādas domstarpības, bet, ka tur 3 uzmetušies un tā tālāk, var jau būt, ka tā ir taisnība, es īsti neticu, bet stāsts kā tāds, viņš ir paties, varbūt viņš ir būvēts no vairākiem stāstiem, bet tas atspoguļo situāciju. Aizvien lielāk, mēs paskatāmies Rīgā, es biju tagad burtiski pagājušo nedēļu, man te sanāca darīšanas, es pabraukāju, Rīga traki, viņi izskatās, tāpat kā, teiksim tā, lielākā daļa Eiropas pilsētu, galvaspilsētu, tur vietējo ir maz, tur ir salaisti čūrkas, mēs jau, galvaspilsētu jau esam pa lielam papisuši, vai mēs gribam, Liepājā arī viņi bikucīt pa daudz, labi, vēl nav tā, ka es redzu, ka viņi tur, baigos baros pa ielām staigā, vai vēl tur kaut ko, kaut kur veikalos es redzu, var jau būt, ka tie ir godīgi studenti, zin, kā visiem dirst virsū, es arī negribu, tiešām ir godīgi, varbūt atbraukuši kaut kādi cilvēki, tiešām, kam te interesē, kas studē, kas pēc tam tur grib iekļauties sabiedrību un tā tālāk. Bet visā visumā, ir, dargie draugi, jāpis pašā saknē, lai nebūtu jāraksta šitādi, lai atkal nebūtu tā, kad atkal noķērām tur tagad, zin kā, tur aizturēti, atkal kārtējo čupu ieguži muciniekos, kur viņi tur mierīgi var pamukt, ja viņi tur grib, pārvadātājiem pakrat ar pirkstu, ierosināta kaut kāda lieta, pirmo reizi, davai nosacīt, nahuj, cietumsods, pārvadātājiem. Viss šitā prese, ko huiņa atspoguļo to, kad Latvija ir pirmā vieta, pirmā valsts, kur rekuvot par šitiem nelegāli pārvadāt, minimums tu 5 gadus dabūn. Tas saīsinās interesi pārvadāt, Visus šitos uzreiz nahuj sēdin iekšā un atpakaļ pār robežai. Daļai jau tas, protams, notiek, vai vēl tur kaut ko. Nekādas suka tolerances, vai mēs to varam izdarīt, vai mēs to gribam izdarīt, tagad ir jautājums, vai mēs to darīsim, tā kā tas ir atkal. Protams, pirms vēlēšanām viss teiks, ka mēs to darīsim, gan Šlesers, gan jaunā vienotība, gan no visām pusēm teiks, ka mēs esam pret šit, varbūt progresīvie, bet viņi vienkārši tik stulbi, ka viņi nesapratīs, pa ko ir runa. Tā kā, vēl pārdomas, baigi garā sanāca, es vairāk pats pie sevīm domāju, bet situācija paliek nopietna. Bet viņa nav vēl tik tālu, ka viņa nav risinām. Vai mēs to gribam risināt, vai mums pietiek ar to, ka ratnieks pasaka, turpmāk pievērsīsim lielāku uzmanību? Domāju, ka nē. Tā kā tā, izdaram secinājumus. Paldies, ja kāds šito noskatījās līdz galam, un tad, dodiet ziņu, ja varbūt tiešām kāds zina, cik ir izsūtīti kopš pagājušā gada kaut kādi nelegāli. Es gribu reāli tas cipars redzēt, Labi, visiem priecīgu nedēļas nogalu, un tad jau tiekās.